Ir 7 un tas ir TV3 ziņu laiks. Kā pagājuši šī trešdiena, turpmākajā pusstundā stāstīs Agnes Vārpiņa un Arnis Krauze. Un vispirms ieskats dažos ziņu tematos. Nacionālā apvienība neizpilda premjeru ultimātu, Vienotība cer, ka kompromisu atradīs un valdība nekritīs. Eksotiska ceļojuma vietā izmisums pie slēgtām durvīm. Turisma firma apkrāpja vairākus desmitus cilvēku. Izveidots pirmais eiro ieviešanu popularizējošais videoklips, tā devīze – tautu meita atgriežas Eiropā. Rīgā veikts eksperiments, lai noskaidrotu, kā pārvietoties ātrāk ar automašīnu, sabiedrisko transportu vai velosipēdu. Kā jau bija sagaidāms, Nacionālā apvienība šodien nobloķēja jaunā kultūras ministra kandidāta izvirzīšanas procesu. Uz šo amatu pagaidām netiks virzīts neviens, kamēr Vienotība nemainīšot augstprātīgu attieksmi pret koalīcijas partneriem, ko premjera partija demonstrējot valsts budžeta sarunās. Tikmēr Vienotības politiķi saka, ka kultūras cilvēkiem nav paveicies ar politisko spēku, kas atbild par viņu nozari. Tomēr nacionāļi no valdības izmesti netikšot. Skaidrojot, kāpēc kultūras ministra izvirzīšana atlikt uz nenoteiktu laiku, Nacionālā apvienība norāda uz neskaidro situāciju ar valsts budžetu un valda Dombrovska valdību. Būtu varbūt šajā situācijā problēmas atrast kādu kandidātu, kurš riskētu varbūt tās ar to, ka viņš ir uz kādu īsu brīdi kultūras ministra amata kandidāts. Tā kā es domāju, mēs nesasteigsim šeit situāciju. Nacionālā apvienība par kultūras ministra kandidātiem sākšot domāt tikai tad, kad izdosies pārliecināt Vienotību atteikties no līdzinējās uzturēšanās atļauju tirgošanas prakses. Tā dod labumu nekustamo īpašumu spekulantiem, bet ne valsts budžetam. Tāpat svarīgs ir jautājums par demogrāfijas plāna izpildi. Tikmēr Vienotībā neslēp vilšanos par Nacionālās apvienības valdes lēmumu. Kultūras nozares cilvēkiem nav paveicies ar partiju, kurai ir uzticēta politiska atbildība par kultūras nozari. Partija tā vietā, lai rūpētos par kultūras namiem, par muzikas skolām un arī par teātriem un muzejiem, tā vietā, lai rūpētos par šo ultimātus, uzskata par kaut ko būtiskāku nekā rūpes par nozari. Tas ir bēdīgi. Arī nacionāli apgalvo, ka ir vīlušies Vienotībā, ka tā tik ilgi ietieps risināt uzturēšanās atļauju jautājumu, kas iespējams esot saistīts ar partijas sponsoru un pašu politiķu interesēm. Līdzīga situācija ir izveidojusies ar ostu nodokli, tāpēc var runāt par vispārēju neapmierinātību ne tikai Nacionālajā apvienībā, bet arī Reformu partijā ar to, kā Vienotība piekop budžeta veidošanas politiku. Šeit ir jautājums varbūt pat plašāks par to, kāda tad ir mūsu kolēģi no Vienotības attieksme pret pārējiem koalīcijas partneriem. Par spīti nacionāla lēmumam bloķēt kultūras ministra kandidātu izraudzīšanu no valdības viņi netikšot izmesti. Būtiski valstī ir nodrošināt stabilitāti un izaugsmi. Budžets ir jāpieņem iespējami ātri un kvalitatīvi. Visticamāk skaidrība par kompromisu iespējami būs līdz 1. oktobrim, kad valdībai budžets jāiesniedz Saeimā. Jānis Eglīts, Juris Binders, TV3 ziņas. Politikas vērotāji atzīst, ka Nacionālā apvienība un Vienotība pašlaik spēlē šahu. Arvien gan nav skaidrs, kurš šajā cīņā būs uzvarētājs. Viedokļus apkopoja Laura Doveika. Pēc tam, kad no valdības teju padzīta kultūras ministra, Nacionālā apvienība šodien izdarījusi līdzvērtīgu pretgājienu. Kultūras ministra kandidāta nevirzīšana politikas ekspertu prāt ir vēlme parādīt, ka apvienība no saviem budžeta ultimātiem neatteiksies, primāri jau runājot par uzturēšanās atļaujām. Papildus kuluāros izskan runas, ka šādi partija gatavojas pāriet opozīcijas rindās, sagaidīs, kad Vienotība noraidīs uzturēšanās atļaujas izmaiņas un kā cēli bruņinieki palielinās savus partijas reitingus. Tādējādi Vienotībai būtu steidzami jārēģē. Vienotība ir izdevīgi jau šobrīd Nacionālo apvienību opozīcijā padzīt, lai Nacionālajai apvienībai nebūtu tas skaistais aizbildinājums, ka lūk, mēs aizgājām opozīcijā nevis Grendas dēļ, bet piemēram tādēļ, ka budžeta laikā, tomēr budžeta pieņemšanas laikā tomēr netika pieņemti mums svarīgi, mūsu vēlētājiem svarīgi lēmumi. Brīdī, kad šo valdību veidoja un Nacionālo apvienību pieaicināja pēdējā brīdī piesolot vien 2 ministra portfeļus, Vienotība nesot novērtējusi apvienības spēju veidot politiku.
Viņi zina, pa ko ir jāsit. Jo ir skaidrs, ka, ja mēs parunātu par kultūru un parunātu par operu, tad tur būtu tā pietiekoši delikāti jāizturās, lai saprastu, ka, īstenībā, tur tas, ko ir savārījuši viņas pašas ministri šajā jomā, ir pietiekoši problemātiski. Tāpēc jau viņi tik ļoti grib runāt nevis par to, bet par tām uzturēšanās atļaujām, jo uzturēšanās atļaujas vienotībai ir nepārprotam ļoti jūtīgs moments. Jo no vienas puses ir skaidrs, ka tas ir kaut kāds aizpildīts ropas budžetā un algas skolotājiem, policistiem un tā tālāk un tā tālāk. No otras puses ir pavisam skaidrs, ka, no nacionālas valsts perspektīvām, šāds te process, īpaši ņemot vērā mūsu saspringtās attiecības ar Krieviju, nav tas, ko varētu vēlēties. Nacionālajai apvienībai atbalstu izteicis arī etniski pretējais spēks Saskaņas centrs. Sajutuši, ka ir iespēja mazināt lielākās koalīcijas partijas popularitāti, viņi piedāvā apvienībai kopīgi patīrīt arī vienotības ministru rindas. Mēs uzskatām, ka šodien uz atbildīgiem ministriem, kurš sēž vienotības pārstāvji, vajag iztīrīt. Un Nacionālo apvienību mēs atbalstīsim, ja viņi mēģinās realizēt jebkuru demisiju. Tā kā būsiet uz vienu roku ar nacionāļiem? Tas nav galvenais šodien, ar ko mēs noņemsim vienu vai otru ministru. Galvenais ir cits, ka šodien vienotība jūtās ļoti ērti, ļoti vājš partneris no reformas, kur gandrīz jau izjuka un ar mazam reitingiem, es domāju, nevarēs piedalīties nākošas vēlēšanas. Un otrs puses nacionāla, kur aktīvi piedalās visās pasākumos, bet viņam ir tikai divi ministrs, un no viņiem ministriem nerespektē valdību un izmet pār bortam, neskatoties, ka viņi aktīvi protestē jau nedēļu par to. Tikmēr Zaļzemnieki atzīst, ka pašreizējās koalīcijas partijas nesaskaņas uzlabos viņu izredzes nākamajās Saeimas vēlēšanās. Cilvēkiem, manuprāt, visi šie kašķi, šī plēšanās absolūti nepatīk, un viņiem tas viss ir apnicies dziļi, jā. Un viņi var parādīt nākošās Saeimas vēlēšanās politiķiem durvis vienkārši, kā es saku. Premjers vēl nav publiski komentējis Nacionālās apvienības rīcību, jo pašlaik atrodas komandējumā Monako. Laura Dovēka, Ingamārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Jau ilgstoši koalīcijas karstais temats ir arī tā dēvētais demogrāfijas ultimāts, kuru izvirzīs Nacionālā apvienība un Reformu partija. Šodien labklājības ministre Ilze Viņķele skaidroja jaunākos ministrijas piedāvājumus. Iecerēts palielināt māmiņu algas un sniegt papildu atbalstu arī tiem vecākiem, kas strādā, ir bezdarbnieki vai mācās. Vairāk stāsta Kristīna Žilde. Demogrāfijas strīds izcēlies par pirms gada koalīcijā panākto vienošanos ar 2014. gada janvāri paaugstināt vecāku pabalstus. Noliktiem datumam tuvojoties, Nacionālā apvienība un Reformu partija strikti turas pie iepriekš nolemtā, kamēr vienotības pakļautībā esošā labklājības ministrija piedāvā alternatīvu, bet tā partnerus neapmierina. Ministra koalīcijas biedriem pārmet aklu koncentrēšanos uz līdzekļiem, kādā veidā pabalstus celt, nevis vispārējo mērķi to darīt. Ultimāti nedod neko labu. Ultimāti nofiksē situāciju, reizumis ar neprecīzu tātad faktu bāzi, kā tas mums arī bija pagājuši gadu, un liedz principā iespēju dialogam ar argumentiem. Man nav atbildes, kādēļ mūs nesadzird, ja godīgi jāsaka. Lai viestu skaidrību, par ko īsti notiek strīds, jāliek pretī abi piedāvājumi. Tā saucamais demogrāfijas ultimāts, ko pērn parakstīja arī pati ministre, paredz sociāli neapdrošinātam vecākam saņem bērnu kopšanas pabalstu 140 latu apmērā līdz bērniņu 1,5 gada vecumam, turklāt ļauts arī atgriezties darba tirgū. Bet apdrošināta māma visu šo periodu saņem 70% no algas un arī varētu strādāt. Savukārt Viņķeles piedāvājums tagad atšķiras. Sociāli neapdrošinātie vecāki bērnu pabalstu 120 latus saņemtu 1. gadu, bet pēc tam 1,5 gadu papildu saņemtu vēl 100 latus, ja atgrieztos darbā, mācībās vai pieteiktos bezdarbniekos. Bet sociāli apdrošinātās māmas 1. gadā saņemt 70% no algas, ne mazāk par 120 latiem. Viņķele teica, ka šī alternatīva mazinās nevienlīdzību, kā arī būs draudzīgāk ģimenēm ar zemākiem ienākumiem. Jautāta, kāpēc ministra mainīs domas un nepieturas pie pagājušā gada nolemtā, viņa atbild, ka toreiz vienojās par mērķi, nevis līdzekļiem. Ziniet, ir tāda spēle, kad jūs vienojaties un jūs kabatā turat sakrustotus pirkstus, cerībā, ka tas kaut ko nozīmēs, ka jūs tā kā parakstaties, bet īstenībā jūs domājat, ka varēs šo norunu kaut kādā veidā mainīt. Ar pilnu atbildību apgalvo visas puses turēja šos sakrustotos pirkstus kabatā, ne lai sasniegtu mērķi, lai palīdzētu ģimenēm ar maziem bērniem, bet lai vienotos par veidu, kā to darīt.
Preses konferencē klāt bija Reformu partijas deputāte, pati mamma un aktīva demogrāfijas jautājumu cīnītāja Inga Bite. Viņa noliedz ministras apgalvojumu. Ja ministri ir turējusi sakrastots pirkstus kabatā šo vienošanos parakstot, tad es varu apgalvot, ka Reformu partijas pārstāvi to nedarīja un vienošanos parakstīja ar domu un pārliecību, ka tā tiks izpildīta. Tāpat Bite arī saskata trūkumus Viņķeles piedāvājumā. Tas esot plakans. Citiem vārdiem, visai līdzīgs tiem, kas godīgi maksājuši nodokļus, kā arī tiem, kas to nav darījuši. Jūtams, ka koalīcijā vēl daudz šķēpu laužams, lai panāktu puses apmierinošu kompromisu. Pagaidām nogaida arī māmiņu klubs, kurš solījis protesta akcijas, ja pērn parakstītā vienošanās netiks īstenota. Kristīna Žilde, Ingmārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Arvien samudžinātāks kļūst Liepājas metalurgs stāsts. Šodien izplatīta informācija, ka finanšu grūtībās nonākušā uzņēmuma kontrolpakete pārdota Krievijas kompānijai Daļa Polimetāla. Tomēr ne Latvijas valsts pārstāvji, ne mazākuma akcionārs Kirovs Lipmans šīs ziņas neapstiprina. Līdz ar to rodas arvien vairāk jautājumu, kam tagad valsts glābtais Liepājas metalurgs pieder. Par 70% Liepājas metalurga akciju pārdošanu uzņēmumu vairākuma akcionāri Zaharjins un Segals šodien paziņoja ar preses relīzes starpniecību. Jaunais kompānijas īpašnieks esot Krievijas uzņēmums Daļa Polimetāla. Kalnrūpniecības un metalurģijas milžu internetu mājaslapā informācija par pirkumu gan nebija atrodama. Tāpat TV3 ziņām neizdevās tam gūt apstiprinājumu uzņēmumu birojā Maskavā. Par to, kam tagad pieder viens no lielākajiem valsts parādniekiem, nezināja teikt arī valsts kasē un finanšu ministrijā, kas savulaik Zaharjinam un Segalam piešķīra bēdīgi slaveno galvojumu. Tieši šodien valsts kase notika tikšanās ar Liepājas metalurga valdes un padomas pārstāvjiem, un šīs tikšanās laikā mēs arī uzdevām viņam jautājumu, vai ir zināms, ka abi divi akcionāri ir nodevuši šim uzņēmumam, Krievijas uzņēmumu savas akcijas, nec valdes pārstāvi, nec padomas pārstāvi šādi jautājumi mums nevarēja atbildēt, un viņa rīcība šādas informācijas nav. Pēc tam, protams, mēs sazinājāmies ar šī Krievijas uzņēmuma pārstāvjiem, uz ko arī šī Krievijas uzņēmuma pārstāvis arī paudi izbrīnu, ka viņa rīcība nav šādas informācijas, kā šāds līgums būtu noslēgts. Ar Zaharjinu TV3 ziņām neizdevās sazināties, bet viņa advokāti uzsvēra, ka šodien vairāk informācija par darījumu netiks sniegta. Paziņojumā norādīts, ka darījums noticis par spīti Liepājas metalurgu mazākuma akcionāru Kirova Lipmana centieniem procesu bremzēt, tikmēr Lipmana pārstāvja norāda, ka akciju nodošana nemaz nevarēja notikt. Šīs akcijas atrodas zem vairākiem, nosauksim to, arestiem. Gan ir arests krimināla procesa ietvaros visām akcijām, gan starp Zaharjina kungu un Lipmana kungu notiek tiesvedība un ir apķīlāts 11% ar akcijām. Starp Gibraltāru uzņēmumu Gesil un Segala kungu notiek tiesvedība un ir apķīlāts akcijas 1,5 miljonu latu vērtībā, tad šīs akcijas šie kungi vispār nevar nodot, un tāpēc nekā citādāk to kā melus es nosaukt nevaru. Pat ja Liepājas metalurgs ticis pie citiem īpašniekiem, tā kreditoriem, starp kuriem ir arī visi nodokļu maksātāji, nesot pamats satraukties. Tiesiskās aizsardzības plāns tika gatavots pamatojoties uz to, ka pastāv 3 akcionāri. Ja šobrīd arī ir mainījušies apstākļi, tad arī tas neiespaido īsti pašu plāna iespējas izpildi. Neoficiāla informācija liecina, ka aiz paziņojumu par Liepājas metalurgu pārdošanu slēpjas vēlme vēl vairāk destabilizēt situāciju uzņēmumā, lai panāktu, ka tiesiskās aizsardzības plāns neizdodas un uzņēmums nonāk maksātnespējas procesā. Šādā situācijā to būtu iespējas iegūt par daudz lētāku cenu. Jānis Eglīts uz Binders TV3 ziņas. Tapis pirmais eiro popularizēšanas videoklips. Tā devīze – Tautumeita atgriežas Eiropā. Klipā apspēlēts Mildas profils, kas aizgūts no sudraba pieclatnieka, un turpmāk būs redzams arī uz eiro monētām. Ilgi solītā eiro ieviešanas reklāmas kampaņa masu medijos tiks sākta ar informatīvu videoklipu par eiro ieviešanu. Šodien 30 sekundžu garais reklāmas rullītis tika demonstrēts žurnālistiem, jau rīt tas sāks rotāciju televīzijas ekrānos. Augt ir dzīvu būtņu dabā. Laiks zīlei par ozolu tapt. Laiks strautam par Daugavu kļūt. Nu pienācis laiks Latvijai eiro greznot. Daugavas loki un ozoli paliek Latvijā. Tautumeita atgriežas Eiropā. No nākamā gada 1. janvāra Eirozona pievienojas Latvijai. Eiro. Latvija aug. Viens no galvenajiem eiro reklāmas kampaņas stūrakmeņiem ir jauno monētu simbols Tautumeita Milda, kas ņemta no pirmskara Latvijas pieclatnieka. Tiešām ar šo
visos okupācijas gados turēto un auklēto šo neatkarības simbolu, kas bija pieslatnieka Milda. Manuprāt, ļoti spēcīgs tēls. Tiešām es esmu pārliecināts, ka tā būs ļoti, šī nauda piesaistīs ļoti lielu interesi. Arī citās zemēs un kolekcionāriem būs ļoti liela interesi. Jo tas ir spēcīgs simbols, tas tiešām simbolē mūsu neatkarību. Kopumā gaidāmi 4 videoklipi, būs arī cita veida reklāma. Lielākos apgriezienus tā uzņems pašā gada nogalē. Mēs plānojam šo te informāciju sniegt caur visiem tādiem lielākajiem kanāliem. Tur būs gan vides reklāma, gan preses reklāma, gan arī radio reklāma, jo mūsu uzdevums ir aizsniegt visus Latvijas iedzīvotājus un uzrunāt visus Latvijas iedzīvotājus. Papildus Finanšu ministrijas reklāmas kampaņai eiro popularizēs arī Eiropas centrālā banka un Latvijas banka. Tajā skaitā mājsaimniecības pa pastu saņems īpašus informatīvus materiālus. Savukārt to, kā jaunā nauda izskatās dzīvē, iedzīvotāji var apskatīt jau šobrīd. Rīgā 3 vietās, 2 lielos tirdzniecības centros un arī centrālajā stacijā, kur stendos šīs monētas ir redzamas, bet sīkāk par tām uzzināt ir iespējams gan Latvijas bankas, gan Eiropas centrālās bankas mājaslapās. Jāpiebilst, ka kopumā dažādiem informatīviem pasākumiem atvēlēts finansējums aptuveni 2 miljonu eiro apmērā, jeb 1 eiro uz vienu iedzīvotāju. No tā puses sedz Eiropas komisija. Jānis Zariņš, Bindārs, TV3 ziņas. Pamatīgu skandālu radījusi kāda ceļojuma aģenta no Siguldas. Solot izdevīgu atpūti Eģiptē, Taizemē un citās valstīs viņa apkrāpus vairākus desmitus un varbūt pat 100 cilvēku. Stāst Jānis Zvērs. Šobrīd pie ceļojuma aģents mājām Siguldā pulcējas jau bariņš cilvēku. Viņi ir tik tālu nokaitināti, ka gatavojas klauvēt pie durvīm un paši noskaidrot taisnību. No šīm sievietēm viņu ģimenes locekļiem un draugiem izkrāptu 1000 latu. Ceļojums apsolīts, rēķins izrakstīts un tiklīdz klienti naudu ieskaitījuši, tā komunikācija pārtraukusi. Gribējām braukt uz populāro Turciju, protams, ar bērniem, kas ir priekš bērniem piemērotākā vieta. Un summa mūsu ģimenei, kur ir 2 mazi bērni, bija 900 lati. Saraksts notikusi ar e-pastiem. Aģenti izsūtīs viltots dokuments par to, ka it kā rezervēts viesnīcas un lidmašīnas. Tiklīdz rēķins saņemti, klienti tos apmaksājuši. Mēs esam 8 cilvēki, un man sanāca 3000 lati. Sanāca tā nauda, un tad vienkārši tas, ka cilvēki, kur bija sataisījušies pirmoreiz braukt, tad viņiem bija problēmas ar pasi, jo pasas derīguma termiņš beidzās, un tad es zvanīju meitenei, Laurai, lai viņa, pagaida drusku laiks mums vēl ir. Viņa teica, jā, nav problēmas. Vēl pirms iet pie ceļojuma aģents, sievietes piezvan policijai, cerībā, ka likumsargi ieradīsies un viņu klātbūtni liks noprast krāpniecei, ka joki mazi. Tomēr likumsargi uz šejien braukt nebūtu negrasās. Vakardien bija ap 40 zvaniem. To visu pat labam jāliek kopā. Rīt no rīta jūs varat zvanīt, būs izmeklētāja lieta Krauzieva. Viņi, kad iepazīsies ar visiem šiem materiāliem, kas pa vakardienu un šodien būs iecirknī saņemts, tad varēs veikt kaut kādu kopainu vispār. Apkrāptajiem klientiem gan ir bažas, ka sieviete, kuru katru mirkli sakravās mantus un aizbrauks uz ārzemēm. Policists tas nesatrauc. Ja būs nepieciešams, tad būs jāmēģina viņu izdot no tās valsts, kurā tajā brīdī viņa atradīsies. Lai arī bez policijas klātbūtnes, sievietes tomēr nolēma pašas acis pret acis tikties ar ceļojuma aģenti. Dzīvē gan viņi izskatās krietni savādāk nekā internetā izplatītajās fotogrāfijās, tādēļ sākumā klients viņu neatpazīst. Labdien! Kur Laura? Kas jūs esat? Mēs esam, jā? Mēs esam tie apkrāptie. Labi, tad aiziesim to turisti. Kas ir atbraukuši, viņš parunāties pārstāvjiem. Varēsiet parunāties tikai tūtās. Skaidrs. Iznāksiet, jā? Pēc brīža ir skaidrs, ka ceļojuma organizatori ārā tā arī neiznāks. Tā jau nav izē, ka tu aiz slēgtām durvīm mums parunāsi un mēs aizbrauksim. Tik un tā mēs te stāvēsim šodien, rīt, parīt un tik un tā. Kad esam izgājuši no ēkas, sieviete tomēr ielaiž dzīvoklī vienu no klientēm. Neapmierinātajai kundei viņa ar roku uz lapas uzraksta solījumu ceļojumu organizēt citreiz. Viņai naudiņas nav ko iedot, un viņa man var tuvākajā laikā uztaisīt jaunu ceļojumu. Tuvākais laiks viņa pēc viņas vārdiem sanāk pavasarī. Kad jau grasamies doties prom pie ceļojuma aģents mājā piebrauc vēl kāds auto. Scenārijs tāds pats. Lai atkritītos no uzmācīgā klienta, aģenti izsniedz ar roku rakstīt solījumu ceļojumu organizēt vēlāk. Es vispār nekad dzīvē neesmu pircis neko lētu un neko vienkāršu.
Es 3 gadus man māsītes brauc, un es pērku visu laiku 2 reizes dārgākus piedāvājumus, un māsītes visu laiku saka, nu, ko tu loks esi visu laiku pēc piedāvājumus par dārgāku cenu. Nu, šoreiz izdomāju nopirkt gan uz Turciju, gan uz Taizemi, neiznāt. Nu, varbūt viss būs kārtībā, nu. Ceļojuma aģentē ir 4 mazi bērni, un iespējams tieši tādēļ klienti ierodoties pie viņas dzīvoklī atmaikst. Ieraugot izmisušos bērnus, ģimenes kļūst žēl. Pēc pašas aģentas teiktā problēmas sākušās, kad uz Ēģiptu aizsūtīta 50 cilvēku liela turistu grupa. Sieviete viņiem bija norganizējusi pārāk lētu braucienu. Mēģinot aizlāpīt zaudējumus, ieguldīt nākamo klientu naudu, un tā finansiālās neveiksmes augušas ar katru dienu arvien straujāk. Apkrāpto klientu skaits mērāms 10 vai varbūt pat 100. Starp krāpnieces upuriem ir kā privātpersonas, tā arī kāds pilsētas doma, kas plānoja vērienīgu braucienu. Jānis Zvērs, Andrēs Skangals, TV3 ziņas. Šodien smaga autoavārija notika uz Rīgas Ventspils šosejas. Negadījumā iesaistīts taksometra mikroautobus, kurā atradās 6 ārzemnieki. Ceļu policija secina, ka gada pēdējos mēnešos autoavārijas notiek daudz biežāk. Kopumā šogad jau reģistrētu vairāk nekā 10 000 ceļu satiksmes negadījumu. Policija brīdina, ka iestājoties tumšam un lietainam laikam, pieauga autoavāriju skaits. Arī šodien saņēmām ziņas, ka noticis smags ceļu satiksmes negadījums Ventspils pusē. Šorīt ap 8 no rīta uz Rīgas un Ventspils šosejas Usmas pagastā avarēja taksometra Baltika taksī busiņš. Rezultātā smagi cieta auto vadītājs, kā arī 5 ārvalstu uzņēmēji. 2 smagāk cietušajiem konstatēta ribu un kaulu lūzumi, kā arī plaušu sasitumi. Pašlaik vīrieši atrodas reanimācijas nodaļā. Ventspils policija atzina, ka viens no avārijas iemesliem varētu būt stiprais lietus. Šis esot kārtējais sāpīgais atgādinājums šoferiem būt uzmanīgākiem tumšajos gadu mēnešos. Cilvēki varbūt pa vasaras laika pieraduši, ka tas dienas gaišais laiks ir tāds, kad satiksme, tā pārredzamība ir krietni labāka, ja. Tagad no rītiem jau paliek, teiksim, ir vēl diezgan tumšs, ja. Un varbūt tas ritms jāpamaina, jāpārdomā šī te braukšanas, teiksim, stils, ātrums, jo, rudens iestājās, redzamība sliktāk paliek, ja arī šie gājēji, gan šie arī objekti, teiksim, tumšā dienas laikā krietni sliktāk redzami. Šī gada 8 mēnešos uz Latvijas ceļiem notikuši 10 645 ceļu satiksmes negadījumi, bojā gājuši 102 cilvēki. Visvairāk negadījumu notikuši Rīgā un Rīgas reģionā. Laura Dovēka, Ingmārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Asas sižeta filmas cienīgi notikumi ir izcinājušies Austrijā. Kāds malu mednieks bēgot no likumsargiem nošāvis 3 policistus un ārstu, bet pēc tam aizbarikādējies savās lauku mājās. Pēc vairāk stundu aplenkuma policija māju mēģināja ieņemt, tur izcēlās ugunsgrēks, kurā meklētā persona gāja bojā. 55 gadus vecais Alois Huberts ar savām izdarībām Grozpils ciemata policijas redzeslokā iepriekš nonācis vairāk kārt. Pēc nelikumīgām medībām viņš mēģis uz ceļa izmētāt nogalināto dzīvnieku galvas. Medību licenci viņam atņemta jau pirms vairākiem gadiem. Pirmdienas vakarā, uzzinot, ka Huberts atkal devies mežā, kārtībsargi mēģināja viņu apturēt. Huberts sāk apšaudi, nogalinot policistu un glābšanas dienesta mediķi. Tad viņš nogalināja vēl vienu policistu kontrolu postenī un saņēmis ķilnieku policijas mašīnā devās uz savām lauku mājām, kur iebarikādējās pirms tam ķilnieku nogalinot. Viņa sagūstīšanā tika iesaistīts liels skaits policistu, specvienība Kobra un armijas bruņu tehnika. Operācijas laikā izcēlās apšaude. Pēc policijas teiktā, malumedniekam bija ievērojami munīcijas krājumi, tajā skaitā granātas. Mēs mēģinājām nodibināt kontaktu ar vīrieti. Kad tas neizdevās, mēs devāmies iekšā mājā. Viņš iebēga slepenā istabā un to aizdedzināja. Kad nodzēsām liesmas, atradām pāraugļojušos līķi. Austrijas iekšlietu ministrija traģēdiju raksturojusi kā bezprecedenta gadījumu Austrijas policijas vēsturē. Malabednieki nošautie policisti bija vecumā no 38 līdz 51 gadam, savukārt nogalinātais ārsts bija 70 gadus vecs. Jānis Zariņš, TV3 ziņas. Latvijā arvien vairāk uzdarbojas cilvēku tirgoņi, kas internetā vervē jaunietes fiktīvām laulībām ārzemēs. Pēdējoša tendence - noziedznieki kļūst arvien nežēlīgāk un bieži izmanto garīgi atpalikušas jaunietes. Lai iestos cilvēku tirdzniecības upuru rādā, šodien pie stacijas laukuma bija iespēja apskatīt kādu treileri. Līdzīgās ļoti šaurās auto piekabēs daudzas latviešu sievietes cerot uz modeļu karjeru, ārzemēs piedzīvojušas šausminošus dzīves mirkļus. Principā var dzīvot apmēram 6-8 cilvēki. Protams, ka gulēt īsti nav visiem, kur, bet satilpt var, izdzīvot var, un arī
Tā ir vieta, kur var nomazgāties, izlietne un mazliet ūdens. Ēdamais principā arī nekādas dišas nav. Viss ir tikai tik, cik te var uz vietas sagatavot. Tas ir ļoti ērts variants prostitūcijas gadījumā, kad traileri vienkārši aizved uz kādu vietu, kur jau ir citi traileri parkā. Un tad tās meitenes var gan dzīvot, gan nodrošināt pakalpojumus jau uz vietas. Šogad biedrībā Patvērums drošā māja pēc palīdzības vērsušies jau 78 cilvēku tirdzniecības upuri. Lielākoties fiktīvo laulību schēmās cietušās sievietes. Izmantojot sociālos portālus, ārzemnieki piedāvā precēties un dzīvot Anglijā, Īrijā, kā arī citās valstīs. Ir šie rožainie skaistie skati un mīlestība un attieksme. Un tad, kad tiek noslēgta laulība, bieži vien viņa tiek noslēgta arī nepārzinot abiem vienu kopīgu valodu. Un tad, lūk, šīs laulības sekas pēc tam ir ļoti dramatiskas. Vīri, kas lielākoties ir pakistānieši un indieši, nežēlīgi izmanto austrumēropietus un izmet uz ielas. Bieži vien šādās laulībās piedzimst bērni, kurus mātēm atņem. Bērns paliek šī vīra ģimenē, īpaši, ja tā ir islamticīgie, jo patiesībā tā kultūra tomēr dod mazliet savādāku ievirzi audzināšanā nekā mūsu kristīgajā pasaulē. Un ir bijuši mūsu biedrībā arī gadījumi, kad bērni tiek atņemtība aizvest uz savām zemēm, kur tās audzina pārējie ģimenes locekļi. Diemžēl daudz pašmāju iedzīvotāji ir tik naivi, ka uzticas acīm redzam šaubīgiem piedāvājumiem. Cilvēkam sola apkopējas darbu Vācijā frizētavā. Tas bija kādu brīdi atpakaļ, kad tikko atvēra Vācijas darba tirgu. Un 4000 eiro ir alga apkopējām frizētavā. Un tad, kad meitene atgriezās un mēs par to ar viņas runājām, mēs arī paši vairākas reizes pārprasījām, cik, jo tā ir liela summa un diemžēl cilvēki notic. Lieka piebilst, ka apkopējas darba vietā sievietē bija jāsniedz intīmu pakalpojumu, līdz viņu atbrīvoja policija. Jānis Zvērs, Andres Skangals, TV3 ziņas. Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros šorīt Rīgā veic eksperimentu, lai noskaidrotu, ar kuru transporta līdzekli visātrāk pārvietoties sastrēguma stundā. Visātrāk galamērķī nokļuva tie, kas brauc ar velosipēdu. Eksperimenta dalībnieki ceļā devās no 3 galvaspilsētas vietām – Juglas, Mārupas robežas un Zolitūdes. Galvenais uzdevums pēc iespējas ātrāk sasniegt Tējas namiņu Rīgas centrā, kanāla malā. Kā pārvietošanās līdzekļus eksperimenta dalībnieki izmantoja automašīnu, velosipēdu, motoroleri un sabiedrisko transportu, vilcienu un tramvaju. Nebraukt galvenais pa zaķi, nopīkstināt etalonu, nēlām arī. Kur tu kāds ir transports? 27. trolejbus. Starts visiem eksperimenta dalībniekiem tika dots vienlaicīgi 8:30 no rīta, laikā, kad galvaspilsētā ir vislielākie sastrēgumi, īpaši uz tiltiem pār Daugavu. Eksperimentā piedalījās arī Rīgas domes vadība. Rīgas mērs Nils Ušakovs startē no Zolitūdes mikrorajona, viņš distanci veiks ar velosipēdu. Ņemot vērā satiksmes intensitāti, jau no sākuma bija skaidrs, ka sacensībās uzvarēs velobraucēji. Ušakovs distanci veica 22 minūtēs, vairāk nekā uz pusi ātrāk nekā finišēja pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš, kurš brauc ar auto. Mēs būtu atbraukuši ātrāk, ja mums nebūtu sekojis tas busiņš. Jūs baidījāties, ja? Nē, tur varēja būt. Vienkārši skaidri. Es braucu godīgi, bet, ja brauktu tā kā visi pārējie, tad varētu tur vēl nogriezt. Un ikdienā braucu ar riteni pārsvarā, un šoreiz izmēģināt vilcienu. Šeit tad sanāca sasarā ar uz Jūrmalu braukt ar vilcienu. Bet interesanti bija tas, ka vilciens bija īstenībā diezgan pilns. Ņemot vērā to, ka viņš diezgan bieži arī nāk, un pēc tā grafika no rītiem saprotu, ka ļoti daudz cilvēki Rīgā lieto to vilcienu. Eksperiments tika veikts Eiropas mobilitātes nedēļas laikā. Galvenais mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību gaisa piesārņojumam pilsētā un alternatīviem pārvietošanās līdzekļiem. Rīgas doma vēlas sekot citu Eiropas valstu piemēram un popularizēt pārvietošanos ar velosipēdu. To, ko mēs redzam tagad pēc statistikas pat ziemu, neskatoties uz mūsu Rīgas ziemas pieredzi, cilvēki brauc. Nākamgad ir plānos visu centru parklāt ar velojoslam, lai tas būtu drošāk pret visiem. Jāpiebilst, ka no sabiedriskā transporta šī rīta eksperimentā vislēnākais bija 27. trolejbus, kas izrādījās lēnāks pat par personīgo auto. Savukārt brauciens ar vilcienu un tramvaju ātrumziņā tikai nedaudz atpalika no pārvietošanās ar riteni. Jānis Zariņš, Bindars, TV3 ziņas. Tik tālu par eksperimentu Rīgā.